5. nodaļa – Eifo sajūta. Dzīves beigās svarīgi ir nevis tas, cik gadu esat nodzīvojis, bet gan tas, cik daudz dzīves ir jūsu nodzīvotajos gados. Ābrahams Linkolns. Jūsu prātam patīk eifo sajūta. Eifo sajūta ir visbrīnišķīgākā lieta pasaulē. Tam nav analogu radīšanā, jo tas ir neierobežots un, protams, šis ir pirmais apziņas atspīdums prātā, pirmie radošās gaismas stari ceļā uz jēdzieniem un domām par mūsu pasauli. Eifo sajūta ir vienīgā lieta, kas ir brīva no pretrunām un ierobežojumiem. Jūsu prātam patīk eifo sajūta. Tā ir gan tavas iekšējās dzīves būtība, gan vēl neīstenotu prieku solījums. Pieradis pie eifo sajūtas apziņas, jūsu prāts cenšas piedzīvot šo neko. Eifo sajūta ir pilnīgi droša, un kad jūs to apzināties, jūs esat drošībā. Tas ir nesatricināmās drošības pamats, kuru mēs visi meklējam. Prāts, kurš piedzīvojas eifo sajūtu, prasmīgi vada jūs šīs bīstamās pasaules mainīgajos džungļos, lai jūs varētu priecāties par to skaistumu, vienlaikus izvairoties no ērkšķiem. Prefiksam eifo ir grieķu izcelsme, un tas nozīmē labs, skaists vai patiess. Man patīk domāt par eifo sajūtu kā patiesu sajūtu. Lai kaut ko uzskatītu par patiesu, tam pašam jāatbalsta, tā sakot, jāstāv pašam par sevi. Tam nevajadzētu sabrukt, izzust vai pārveidoties par kaut ko citu. Tam jāpaliek stabilam un nemainīgam. Katrs radījums dzimst, dzīvo un beidzot sadalās vai mirst. Tieši tāpēc es saucu dzīvi par nāves valstību. Visam ir jāmirst, visam, izņemot eifo sajūta. Augstākā patiesība nedrīkst mainīties. Tīra apziņa ir galīga un nemainīga. Tā nedzimst un nemirst. Eifo sajūta ir vienīgā radītā lieta, kurai šī īpašība ir kopīga ar tīru apziņu. Tas vienmēr ir šeit, vienmēr gatavs atbalstīt un vadīt. Eifo sajūta vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Tā nenāk un neiet kā izlaistīgas emocijas, kas uzsprāgst kā salūts mūsu prāta tumsā. Šī ir maiga, tīra rītausmas gaisma. Eifo sajūta šobrīd ir ar jums. Vai tu vari to sajust? Tā ir bijis ar jums visu jūsu dzīvi, gaidot, kad jūs to apzināsieties. Un dažreiz jūs to apzinājāties brīžos, kad sajūtāt dzīves pilnību. Iespējams, eifo sajūta pēkšņi pārņēma, kad mierīgi sēdējāt uz parka soliņa vai maigi urdzoša strauta krastā. Jūs to piedzīvojāt, izbaudot mīļotā pieskārienu, vai arī bijāt pilnībā iegrimis laimē, ko tas dāvāja vienlaikus visu apņemošā kaislībā. Eifo sajūta vienmēr ir modra. Tas tikai gaida kaut mazāko pazīmi par jūsu vēlmi to piedzīvot. Tā vienmēr ir šeit, atplastām rokām, gatava satikties kā māte, kas gaida savu bērnu, kurš pārāk ilgi ir bijis prom no viņas. Varētu teikt, ka eifo sajūta ir atvērtas durvis, kas gaida, kad pa tām ieiesi. Jūsu prāts eifo sajūtu identificē kā prieku, mieru, klusumu, bezgalīgu mīlestību, laimi, ekstāzi un tā tālāk. Eifo sajūtas nav jūtas. Jūtas, piemēram, laime, satraukums, dusmas, skumjas, nosacīta mīlestība, greizsirdība, bailes un tā tālāk, nāk un iet atkarībā no apstākļiem. Tās ir pakļauts tādiem apstākļiem kā naudas iegūšana, naudas zaudēšana, mīļotā zaudēšana, jauna darba iegūšana un tā tālāk. Jūtas pastāvīgi kontrolē jūsu prātu, iekrāsojot to ar atbilstošās emocijas krāsu. Eifo sajūta ir tīrība, kas pastāv ārpus jūsu prāta, audekla, uz kura ir uzgleznotas jūsu emocijas.
Patiesību sakot, eksistē tikai viena eifos sajūta. Pirmo reizi, radusies vissmalkākajā radīšanas līmenī, tā atspoguļo tīras apziņas vienotību. Mūsu prāts nevar uztvert vienotību, tāpēc tas nevar uztvert eifos sajūtu vienotību šajā līmenī. Taču drīz vien eifos sajūta pievēršas radošumam. Sabiezējot, tas iegūst noteiktas formas. Šīs primārās formas atrodas dziļi prātā un atspoguļo eifos sajūtas tīrību. Eifos sajūtas atspulgi ir kā varavīksnes krāsas, kas laustas vienā tīras saules gaismas starā. Jūs uztverat eifos sajūtas varavīksnes krāsas kā mieru, mīlestību un laimi, tāpēc prātam šķiet, ka eifos sajūta ir vairākas, bet patiesībā ir tikai nesatricināms miers. Kad nosacītās emocijas tiek atspoguļotas jūsu prātā, tās vienmēr ir saistītas ar pagātnes vai nākotnes problēmām. Padomā par to, ja esat sajūsmā vai par kaut ko uztraucaties, jūsu prāts ir vērsts uz nākotni. Kad jūtat vainas apziņu, nožēlu vai skumjas, jūsu prāts ir pagātnē. Nosacītās sajūtas var izpausties jebkurā formā, būt jebkura izmēra un sasniegt jebkādu intensitātes pakāpi. Mēs reti piedzīvojam tīras emocijas. Parasti tas ir emociju sajaukums, dažas spēcīgākas, bet citas vājākas. Rezultāts ir sava veida emocionāls sautējums, kas burbuļo un vārās zem mūsu apzinātās uztveres līmeņa, bet joprojām spēcīgi ietekmē mūsu uzvedību. Tas ir pārāk sarežģīts līmenis, lai mēs ar to tiktu skaidrībā. Šī emocionālā sautējuma nogaršošanu atstāsim psihologu un saistīto nozaru speciālistu ziņā. Eifos sajūta ir brīva no cēloņu un seku ietekmes. Tā ir vienkārša, neaizēnota un unikāla, un ar to sākas mūsu stāsts. Čūska, kas norīja pati savu asti. Es esmu smagi strādājusi visu savu pieaugušo dzīvi. Es īpaši smagi strādāju, lai sasniegtu apgaismību. Apskaidrību es uztvēru kā mūžīgās laimes stāvokli. Manu prātu satvēra utopiskā ideja, ka kļuvis apgaismots, es staigāšu pa laimes mākoni, skatoties lejup uz ciešanu pūļiem un sakot sev, ak, ai, paskatieties tikai uz šiem nomocītiem cilvēkiem. Esmu tik priecīgs, ka esmu pāri tam visam. Apgaismība kļuva par manu mērķi, un man bija kvēla vēlme pēc iespējas ātrāk sasniegt šo mērķi. Bet es nezināju, ka tieši šī vēlme, kas mani piespieda iet brīvības ceļu, patiesībā iedzina mani bezgalīgā labirintā, kas nemitīgi atgrieza ceļa sākumā. Vēlme ir Ouroboros čūska, norīja pati savu asti. Kad tava vēlme ir piepildīta, nekas nepaliek, kas pats par sevi ir labi, ja, protams, vari tam piekrist. Nekas nav ceļa sākums un beigas. Tas nāk pāri ceļa vidū, bet reti, kurš to var atpazīt kā tādu. Šeit ir viens padoms. Ik reizi, kad atrodaties ejot pa ceļu, meklējot neierobežotu laimi un mūžīgu brīvību, nekavējoties pametiet šo ceļu. Ja kaut kas ir neierobežots un mūžīgs, tad tam jau ir jābūt tur, kur tu esi. Tāpēc nav nepieciešams ceļš, lai nokļūtu tur, kur jūs jau esat, jo jūs jau esat tajā pašā vietā, vai tad ir jēga kaut kur doties. Pārtrauciet pūles un iestāsies miers un klusums, kā klusums pēc spēcīgas vētras. Pieredze. Meklējam neko ceļā. Sāciet veikt vienkāršu darbību, piemēram, nolikt grāmatu, kuru lasāt, vai staigāt pa istabu. Derēs jebkura vienkārša darbība. To darot, pēkšņi pārtrauciet kustību, un uzreiz pēc apstāšanās pievērsiet uzmanību tam, kas tagad ir jūsu prātā. Pēc tam ievērojiet, kā jūtas jūsu ķermenis. Apstājoties jebkuras darbības vidū, jūs atklāsiet, ka jūsu prāts ir tukšs un ķermenis ir mierīgs.
lai kur jūs atrastos un ko jūs darītu, vai tā būtu viena darbība vai visas dzīves ceļojums, nekas vienmēr ir šeit, vienmēr. Ceļš jums ir nepieciešams tādām nosacītām lietām, piemēram, pārtikas veikala atrašanai un finansiālas stabilitātes sasniegšanai. Ceļi ir nepieciešami, lai dzīvē meklētu un atrastu attiecīgas lietas. Bet meklējot kaut ko tādu, kas eksistē visur un vienmēr, piemēram, tīru apziņu un eifo sajūtu, ceļš ir vienkārši bezjēdzīgs. Pat sliktāk nekā bezjēdzīgi. Tā vienkārši būs laika izšķiešana jūsu dzīvē. Lai kā jūs mēģinātu, jūs nevarat iegūt to, kas jums jau ir. Ja jūs domājat, ka ir ceļš uz neierobežotu mīlestību, tad jūsu ticība padara jūs aklu. Aiz kokiem mežu neredzēsi. Jūs varat mēģināt atkal un atkal pieliekot daudz pūļu, daudzus gadus, taču jūs joprojām nevarēsiet iegūt to, kas jums jau ir. Kā es varu zināt? Tāpēc, ka es pats jau esmu mēģinājis atkal un atkal. Savulaik es atteicos no mēģinājumiem un jutos tik labi, ka nodomāju. Ja es jūtos tik labi, nemēģinot, es varu iedomāties, kādu mieru es varētu sasniegt, ja sasniegtu savu mērķi. Vai tu saskat šajā domā ārprātu? Miers tiek panākts ar mazāk, nevis vairāk pūļu. Sirdsmiera brīži nenāk, kad veicam vairākus uzdevumus. Tie nāk, kad mūsu prāts atpūšas. Ja es turpinātu dzīvot nemēģināšanas režīmā, tad miers būtu pastāvīgs. Bet es mēģināju un mēģināju atkal un atkal, lai to sasniegtu. Tā ir izplatīta kļūda, kad mēs sasniedzam mērķi, kad mēs iegūstam kaut ko, dēļ kā esam smagi strādājuši, mēs jūtamies diezgan labi. Mēs domājam, ka jūtamies labi, jo saņēmām to, ko gribējām. Patiesībā dziļa iekšējās labklājības sajūta rodas, jo mums vairs nav jāpiepūlas, lai iegūtu šo lietu. Ir neliela, pilnīgas nebūtības telpa, un tā ir piepildīta ar prieku vai mieru vai gandarījumu sajūtu. Tā kā mēs nepareizi saprotam miera būtību, mēs cenšamies aizpildīt šo telpu ar aktīvu darbību. Drīz pēc mērķa sasniegšanas mēs sākam justies nemierīgi un nekavējoties cenšamies atrast citu uzbrukumam piemērotu kalnu. Dažreiz mēs pat nevaram izbaudīt mirkli miera, jo mūsu prāts jau meklē jaunu objektu, ko iekarot. Viņš zina, ka laime ir īslaicīga. Prāts vienmēr meklē to pašu mūžīgo laimi. Šeit spēlē ienāk eifo sajūta. Eifo sajūta ir visur esoša un nemainīga, tāpēc es teicu, ka tas vienmēr bija ar tevi. Ja eifo sajūta šobrīd ir ar jums un jūs to neapzināties, kur jums vajadzētu doties un kas jums jādara, lai to atrastu? Atbilde ir pārsteidzoši vienkārši. Jums nekur nav jādodas un jums nekas nav jādara, izņemot to, ka tas ir jāapzinās. Un kā mēs to varam apzināties? Lūk kā. Bez apzinātiem mēģinājumiem un bez pūlēm. Tas ir noslēpums. Atslēgu uz ciešanu amuletu, ko nēsājat ap kaklu kopš bērnības, gadi ir palikuši aiz muguras. Pārtrauciet veikt apzinātus mēģinājumus. Šīs vingrinājums parādīs, ko es ar to domāju. Pieredze. Kā apzināties bez piepūles? Padomājiet par jebkuru skaitli no 1 līdz 10. Tagad iedomājieties krāsu savā prātā. Visbeidzot, padomājiet par augstu koku. Tagad pārmaiņus domājiet par skaitli, krāsu un koku. Kad jūs domājat par skaitli un pēc tam krāsu, cik grūti jūsu prātam bija pāriet no viena objekta uz otru, vai teicāt sev, labi prāts, padomāsim par skaitli. Tagad paturot prātā skaitli, pāriesim pie domas par krāsu. Labi, tagad, kad mums ir laba doma par krāsu, padomāsim par koku. Protams, jūsu prāts tā nedarbojas. Pāreja no viena objekta uz otru notiek automātiski un bez piepūles. Viss process bija viegli izpildāms. Šis vingrinājums ir nedaudz mānīgs,
jo tas nemāca, kā bez piepūles apzināties. Jūs jau to darāt. Šī vingrinājuma patiesā vērtība ir tā, ka tas palīdz saprast, cik viegls un spontāns ir apzināšanās process. Jebkādas jūsu pūles tikai traucētu. Tātad, ko mēs jau esam apguvuši līdz šim? Iesācējiem. Eifo sajūta ir neierobežota, un tā kā tas ir visur esošs, tas vienmēr ir bijis un ir ar jums. Tādas emocijas kā dusmas un nemieris, kas mūs regulāri ietekmē, nav neierobežotas. Tie ir saistīti ar mūsu pagātni un nākotni, ar mūsu atmiņām un mūsu cerībām un bailēm. Mūsu emociju krāsa un stiprums ir atkarīgs no tā, cik droši mēs jūtamies jebkurā brīdī. Emociju viļņi mūs met dažādos virzienos, kā kuģi bez stūres vētrainā okeānā, vai arī mēs varam atrast drošu ankurvietu eifo sajūtā, kas ved uz iekšēju mieru, prieku un mīlestību. Lai apzinātos eifo sajūtu, jums nekas nav jādara, vienkārši jāsajūt. Sajūta ir vienkārša, tāpēc eifo sajūtas pieredze tiek sasniegta bez piepūles. Tātad jūs varētu teikt, ja ir tik viegli sajust eifo sajūtu, kāpēc es to neesmu pieredzējis iepriekš? Jā, to ir viegli sajust, bet tas ir kā prožektors. Jūs vienkārši pavērsiet staru uz to, ko vēlaties novērot, un voilā, redziet apgaismoto objektu savā apziņā. Bet neatkarīgi no tā, cik vienkārši process būtu, ja jūs vērsiesiet uzmanību nepareizā virzienā, jūs nekad neatradīsiet to, ko meklējat. Vienīgais iemesls, kāpēc eifo sajūta no jums izvairās, ir tas, ka jūs skatāties nepareizā virzienā. Tiklīdz jūs zināt, kā atrast eifo sajūtu, tas ir, kur jums jāgriežas, lai to piedzīvotu, jūs to vairs nekad nepazaudēsiet. Mans uzdevums ir norādīt jums pareizo virzienu un pēc tam atkāpties, kamēr jūs un eifo sajūta iepazīstaties viens ar otru. 5. nodaļas galvenie punkti. Katrs radījums, izņemot eifo sajūta, dzimst, dzīvo un beidzot sadalās vai mirst. Eifo sajūtas radīšanā nav analogu, jo tas ir neierobežots. Eifo sajūta šobrīd ir ar jums. Eifo sajūta ir beznosacījuma sajūta, piemēram, dusmas, skumjas vai bēdas. Jūsu prāts identificē eifo sajūtu kā prieku, mieru, klusumu, bezgalīgu mīlestību, laimi, ekstāzi un tā tālāk. Emocijas, ko izraisa kaut kas, vienmēr ir saistītas ar jūsu pagātni vai nākotni. Eifo sajūta ir pašreizējā brīža pilnības apziņa. Eifo sajūta ir ar jums šeit, tieši tagad. Jums nekur nav jādodas, lai nokļūtu tur, kur jau esat. Iekšējais miers rodas, kad pārtraucat pielikt pūles un censties. Lai atrastu eifo sajūtu, jums nekur nav jādodas un nekas nav jādara, izņemot to, ka tā ir jāapzinās.